Dārgie draugi, esiet sveicināti ārskatā, jūsu mīļākajā raidierakstā par ārpolitiku. Katras nedēļas noslēguma raidījumā atskatāmies uz aizvadīto dienu svarīgākajiem notikumiem ārzemēs, dziļāk papētam kādu konkrētu notikumu vai procesu un pieminam lietas, kuras pievērsušas mūsu uzmanību, tāpēc, ka tās nekādi nevarētu notikt Latvijā. Raidierakstu veidojam 3 cilvēki, žurnāla ir eksperti Aivars Ozoliņš un Pauls Rauceps, un es, Tomas Pildigovičs. Šoreiz esam mēs ar Paulu. Sveicināts, Paulu. Sveiks, Tomas. Jā. Es domāju, ka Aivaram ir jādod kāda atpūtas diena, jo viņš vakar tik kaismīgi veidoja tvītu ķēdi par mūsu deputātu izteikumiem attiecībā uz Stambulas konvencijas ratifikāciju, ka es domāju, ka tas tiešām bija varoņdarbs, ka viņš ir pelnījis bišķiņu nelielu atalpu. Jā, pienu par kaitīgu darbu viņam jāizsniedz. Jā. Bet vēl vispār, Paul, pirms mēs runājam par kaut kādām globālajām lietām un cenšamies izspiest no sevis kādu domu graudu, es nezinu, vai tu esi platformas Spotify aktīvs lietotājs? Lietoju, jā, diezgan. Nu jā, tad varbūt es pamanīju, ka viņiem pirms pāris dienām iznāca viņu igadējais Spotify Wrapped pārskats, kurā katrs klausītājs var redzēt savas gada tur mīļākās dziesmas, grupas. Un izrādās, ka tas attiecās arī uz podkastiem. Un reāli mums iebira virkne ziņu no cilvēkiem, kuriem šis podkasts kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ ir starp mīļākajiem. Tā kā es domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka mēs izsakam dziļu pateicību, tādu šautautu šiem cilvēkiem. Un apņēmību turpināt arī nākamgad. Jā, viena mūsu klausītāja pat bija ielikusi vienu šo te screenshotu no sava šitā te topa Twitterī, kur šiltā bija numur 2, un es to retvītoju, paldies viņai. Tas bija ļoti, ka mēs tā priecājamies. Tas ir iespaidīgi, jā. Bet jā, šodien mēs parunāsim gan par nopietniem konfliktiem, gan arī dažādiem tādiem strīdiem, ķildām. Taču garais stāstījums fokusēsies uz kāda vēsturiska personāža nāvi. Tiešām vakar mēs pamodāmies ar ziņu, ka 100 gadu vecumā ir miris Henrijs Kisindžers, kurš ir visticamāk ietekmīgākais ASV ārlietu ministrs, kādu laiku arī Nacionālās drošības padomnieks, kopš Otrā pasaules kara. Un es jau redzēju, kā kaut kādi ideoloģiskie burbuļi sociālos jau sāka laust šķēpus. Daži, kas teica, ka viņš ir nožēlojams kara noziedznieks, daži teica, ka viņš ir pragmatisks, teiksim, realists, kurš pāri visam aizstāvēja savas valsts intereses. Un viņa nāvi noteikti atstāja dziļu nospiedumu ne tikai ASV, bet arī Ķīnā, Āfrikā, tuvajos austrumos, Krievijā, un tāpēc būs ļoti interesanti dzirdēt, kādus Pauls mums uzdos jautājumus par šo tēmu. Raidījumā par ārpolitiku būtu jāparunā par pēdējo 50 gadu, manuprāt, slavenāko, ietekmīgāko diplomātu, bet viņam arī ir, vismaz vienā brīdī bija nozīme mūsu valsts likteņos, un es domāju, ka to es arī varētu drusku pastāstīt. Absolūti. Bet vispirms sāksim ar mūsu notikumu topu. Paul, došu tev priekšroku, kas piesaistīja tavu uzmanību. Visas pasaules uzmanības centrā, vismaz, teiksim tā, mūsu tajā, iespējams, rietumu pasaules uzmanības centrā jau vairākas nedēļas ir konflikts Gazā. Un šorīt saņēmām ziņu, ka tur pamieris ir beidzies. Tas, kā atceramies, sākās pagājušās nedēļas piekdienā, sākumā bija uz 4 dienām, 2 reizes uguns pārtraukums tika pagarināts, kopumā 7 dienas tas ilga. Tajā laikā tika atbrīvoti 110 Hamas sagrābtie gūstekņi, rēķina, ka viņu rokās palikuši vēl kādi 137 cilvēki, vismaz 2 ir miruši, ko viņi tur nolaupīja no Izraels un aizved atpakaļ uz Gazu 7. oktobrī. Savukārt Izraela atbrīvojusi kopumā 240 palestīniešus.
It kā turpinoties sarunas par jaunu pamieru, ASV valsts sekretārs Blinkens ceturtdien atkal bija Izrēlā un tikās ar Netanjahu, pēc tam teica, ka viņa valdība ir piekritusi ieviest pēdiņās humanitāru mierīgo iedzīvotāju aizsardzības plānus, pirms atsāks kaujas. Un Blinkens arī teica, ka Amerika vēlētos, lai pamieris tik pagarināts. Viņš to teica ceturtdien, mēs redzam, ka piekdien tomēr atsākās kaujas. Jau ceturtdien Jeruzālēmē 2 brāļi nogalināja 7 cilvēkus un ievainoja 13, kas stāvēja autobusu pieturā. Hamas par šo uzbrukumu uzņēmās atbildību. Izraela arī teica, ka neilgi pirms pamiera beigām, tas beidzās šorīt, mēs ierakstām piekdien 7 no rīta, pamieras beidzās, ka notriec raķeti, kas bija raidīta uz Izraelu no Gāzes. Izraela arī atsākus triecienus, tā kaisot lapas virs Hān Junisas, kas ir pilsēta Gāzes apmēram vidū, mudinot tās iedzīvotājs doties uz dienvidiem, acīmredzot, tiek plānotas operācijas arī šajā pilsētā. Visi jau gaidīja, ka tas pamieris nebūs mūžīgs. Man liekas, ka te ir 2 lietas, uz kurām man varbūt nav galīgas atbildes, bet 2 jautājumi, kas ir būtiski. Tas pirmais ir, mēs zinām, ko Izraela vēlās, vismaz, ko viņi saka, viņi vēlās. Viņi vēlās iznīcināt Hamas infrastruktūru Gazā, lai būtu pēdiņās miers. Protams, mēs varam diskutēt par to, cik tas ir reāli, bet vismaz tas ir tas skaidri noformulēts mērķis. Un ko pēc tam viņi vēlās? Nē, es par šito, bet tas, par to mēs esam runājuši, un tur, teiksim, tās grūtības noteikti, kas, teiksim, kā tur tas tālāk attīstīsies. Tas jau it kā ir skaidri, bet, teiksim, kas mani tagad pēc šī pamiera, teiksim, pēc tā pamieru un tā, ka pēc būtības savā ziņā Hamas bija pirmais, kas sāka uzbrukums un kas deva iegānstu Izrēlai teikt tā, redz, kā mums ir jāatbild. Ja. Kas faktiski ir Hamas mērķis šajā, jo viņiem tā, no malas skatoties un pat lasot dažus rakstus, kas tika publicēti pat vēl vakardien, daudz spried, ka viņi būtu ieinteresēti pamieru turpināšanā. Ja. Tas viņiem pirmkārt dot iespēju nostiprināt savas pozīcijas, viņi var teikt, ka redz, kā par spīti visiem Izraels uzbrukumiem mēs esam noturējušies, ir ziņas, ka mēs esam puse kaut kādās starptautiskās pārrunās, ka mūs uztver nopietni, ka mums ir katarieši, mums ir Ēģipte, ar mums visi ir spiesti sarunāties, ka mēs esam, legit. Un domāju, ka droši vien, ka ir daudzi cilvēki Gazā, kuriem arī kuri neapmierināti ir ar to, ka Hamas ir izsaucis tik apjomīgu Izraels reakciju. Ir cilvēki, kas uzskata, ka Hamas nebija gaidījis, ka Izraela tik vērienīgi un spēcīgi reaģēs uz to 7. oktobra uzbrukumu. Tā ka liktos, ka viņi nebūtu ieinteresēti kaut kādā veidā dot Izraēlā iegānstu, atkāpties no tā pamiera, bet, viņi tā darīja, acīm redzot. Tas tā, ka tas liek, es nezinu, teiksim, šis ir tāds jautājums, man teiksim, ko Hamas grib šajā. Un iespējams, ka tur mēs nevaram pat runāt par vienotu Hamas. Tur ir dažādas frakcijas arī šajā kustībā. Ir tie līderi, kas dzīvo ārzemēs, Katārā, Libānā, ir kaujinieku vadītāji, kas ir pašā Gazā, bet, teiksim, šis ir, man liekas, kļūst par tādu svarīgu jautājumu, lai saprastu, kā tas varētu attīstīties arī viņu, tie mērķi ilgākā termiņā. Tas lielais mērķis tā kā būtu iznīcināt Izraelu, bet, teiksim, tur ir kaut kāds starpmērķi arī tajā visā, ko viņi cer tuvākajos mēnešos. Es piekrītu, ka to aktoru motivācijas nolasīt ir gaužām grūti. Es gan tomēr atļaušos tev bišķiņ nepiekrist par to pirmo daļu tavai tēzei, par to, ka mēs zinām, ko Izraela vēlas. Mēs, teiksim, tā burtiski, it kā mēs saprotam, Izraela vēlas nodrošināt savas valsts drošību, aizsardzību. Mēs saprotam, kas ir Izraēlas drošības izaicinājumi un drošības dilemmas. Taču tas, ko mēs ne līdz galam saprotam, vai drīzāk, vai ne mēs nojaušam, ir, kāda ir Netanjahu attieksme pret 2 valstu risinājumu.
vai tiešām Netanjahu gan ar veidu, kādā viņš ir izvērsis šo militāro operāciju, gan ar paziņojumiem par to, ka Izraela plāno autorizēt jaunu šo pretlikumīgo apmetņu būvēšanu okupētajās teritorijās. Vai gadījumā Izraela nav tā, kas arī, teiksim, sniedz savu artavu tajā, lai vispār situācija attālinātos no divu valstu risinājuma, kas būtu, principā, vienīgais tāds ilgtermiņa risinājums šai krīzē. Nav nekādu alternatīvu tai. Tad ko Izraela patiesībā vēlās? Izraela varbūt deklarē kaut kādu gatavību uz pārunām un ko tādu, bet tās rīcības, manuprāt, liecina par kaut ko citu. Jā, tas ir interesanti, jo man īstenībā nav šaubu, ka Netanjahu nevēlas divu valstu risinājumu. Visu viņa politika, pēc Putina, vēl 90. gadu nogalē, kad viņš bija premjerministrs pirmo reizi, viņš it kā plus mīnus iesaistījās Oslo procesā, bet kopš tam viņa politika ir bijusi nepārprotam vērsta uz to, ka viņš ir mērķiecīgi grāvis jebkādas iespējas šo divu valstu risinājumu panākt, un es domāju, ka tur nekas nemainīsies, un viņam ir viņa valdībā tajā pēdējā, tajā vienotības valdībā, kas tika izveidot tagad pēc uzbrukuma, bet tajā valdībā, kas bija līdz tam, tur ir cilvēki, kuru uzskati ir vēl radikālāk nekā viņam, ja tā, tas no vienas puses mēs varam teikt, ka arī no Izraels pusē, teiksim, ir varētu būt dažādi mērķi un dažādi viedokļi, kā to sasniegt. Bet es drīzāk, atkal, šajā gadījumā es nerunāju par to ilgtermiņu, pēdiņās galīgo risinājumu. Tur tev ir taisnība, ja Izrēlai, es godīgi sakot, es pat nezinu, vai Izraels sabiedrībā kopumā, es šaubos, vai Izraels sabiedrībā kopumā vairākums ir par divu valstu risinājumu. Teiksim, tas bija problemātiski pat Oslo laikā, un tagad kopš viss tā, kas ir noticis kopš tam, es nezinu, vai viņi tur būtu vairākums šādai izējai, bet es drīzāk par to vidējā termiņa mērķi, jā, teiksim, un ja Izrēlai tas, plus mīnus ir skaidrs, teiksim tā, nodrošināt, lai viņus šobrīd neapdraud no Gazas, ja ko Hamas grib tādā vidējā termiņā, to es šobrīd nesaprotu. Tas otrs, man ir svarīgais jautājums, protams, ir ASV loma tajā visā, jo tagad mēs redzam, Blinkens aizbrauc ceturtdien, viņš saka, ka mēs gribam, lai pamieris tik pagarināts, nākamā dienā atkal sāk bliest no abām pusēm. ASV tagad ir kļuvusi par, es teiktu, galveno, kas, piemēram, šo pašu divu valstu risinājumu mēģina panākt, ir arī skaidrs, ka viņiem ir atturoša loma Izraels politikas veidošanā. Ja, teiksim, kad Izraela varbūt pat nebūtu tik, es nezinu, vai viņi būtu piekrituši tam pamieram vai kādā ziņā tā pagarināšanā, ja nebūtu ASV spiediens uz viņiem. Cik lielā mērā ASV tiešām izdosies ietekmēt Izraels politiku visā šajā, tas arī ir liels jautājums, jo tur tā ASV ietekme bijusi tāda, dažbrīd efektīvi, dažbrīd mazāk efektīvi tajā visā. Man šķiet ir divi mazi papildinoši punkti par šo. Jā. Ka pirmais ir tas, ka ir izskanējušas interesantas ziņas, ka no amerikāņiem ir spiediens uz Izrēlu panākt to, ka acīm redzot, ja Izrēla turpina šāda veida operācijas tikai Gazas dienvidu joslā, ka tai ir jābūt krietni ķirurģiskākai un ir jādara krietni vairāk, lai minimizētu civiliedzīvotāju upurus. Ka veids, kā to Izrēla centās darīt ziemeļu daļā, ka tas nav bijis pieņemami. Mm-hmm. Jo tiešām tie upuri ir šausmīgi un ka Izrēlai ir jāizmanto cita pieeja, citas tehnoloģijas, citi ieroči, lai panāktu šo Hamas iznīcināšanu. Bet otrs ir tas, ka Baidens līdz šim ir ieņēmis tādu ļoti cietu pro-Izrēlas līniju, un ir indikācijas, ka ar dažādām auditorijām ASV iekšpolitikā tas nerezonē. Un Baidenam šobrīd ir problēmas ar reitingu kritumu,
mēs redzam šīs trauksmainās aptaujas dažādos izšķirošajos štatos, un auditorija, kurai visnepieņemamāk ir šī nostāja, ir jauni cilvēki. Un ne jau, ka jauni cilvēki ies pie Trumpa, kurš ir varbūt vēl tur kategoriskāk savu atbalstā Izrēlē, bet jauni cilvēki varētu vienkārši neaiziet uz vēlēšanām. Un tas būtu demokrātiem un Baidenam liels trieciens, jo parasti jauni cilvēki pārsvarā balso liberālāk. Nu jā, Baidena politika, es teiktu tā, Baidena politika raksturotu drusku citādi, jo, protams, viņš ir savos publiskajos izteicienos bijis tās ļoti melokāms Izraels atbalstā. Bet jau tajā pirmā reizē, kad viņš pats aizbrauc uz Izraelu, ir skaidrs, ka viņš privātās sarunās Netanjahu teica, esi atturīgs, neej ar pilnu, tu nedrīkst ieiet iekšā Gazā ar domu, ka tu tagad vienkārši noslaucīsi visu tur no zemes virsmas un visus palestīnieši iztrieks, lai viņi tur dodās plašā pasaulē. Jā. Tad mēs tā nedrīkst darīt, lai gan es domāju, ka ir cilvēki Izraels valdībā, kuriem tieši šis būtu tas ideālais risinājums. Jā. Tā kā Baidena politika, kas, protams, no tādas rezultātu viedokļa, es saprotu, kāpēc viņš to ir izvēlējies. Viņa tā politika ir publiski ļoti spēcīgi atbalstīt Izraelu, lai ar šo publisko atbalstu, lai tas dot viņam iespēju privāti viņiem teikt, esiet piesardzīgi, neiet tā cik. Bet, protams, no tādas publiskās komunikācijas viedokļa. Ir jauni cilvēki, ir progresīvi. Jā, bet teiksim to, tur, ja redz tikai to, ko viņš publiski pasaka, jā, teiksim, protams, tas nenolasās, tas, ko viņš tagad dara, bet es teiktu, tā Blinkena vizīte tikko vakar arī ir daļa no šīs politikas. Viņš aizbrauc tur, viņš pasaka, jā, Izraēlai tiesības tur pasaizsargāšanos, bet, ja jūs turpināt, un tas pats, ko tu tagad teici par to ķirurģiskiem uzbrukumiem, viņš publiski pateica, ir jābūt humanitāro mierīgo iedzīvotāju aizsardzības plāns, tas ir pēc būtības tas pats, jā. Viņš saka, mēs gribam, lai pamieris tik pagarināts. Jā, teiksim tā, ka Amerika, viņi mēģina spēlēt tā, ka, ar publiskiem atbalsta paziņojumiem viņi palielina savu ietekmi uz Izraels valdību. Cik tas ir politiski, viņiem pašiem politiski izdevīgi, tas ir cits jautājums, jā, bet es domāju, ka viņi cenšas, maksimizēt savu ietekmi uz Izraelu. Kā tas viņiem izdosies, to mēs redzēsim. Labi, katrā ziņā. Norezumējot, tas pamiers bija principā pirmais un vienīgais pozitīvais signāls šajā konfliktā, kopš tas atkal uzliesmoja 7. oktobrī, un tagad tas ir beidzies. Bet Klau, mēs pusstundu norunājām par pirmo. Kas ir nākamās lietas? Negluži, nav taisnība. 18 minūtes skatos, tur skaitīt. Centīsimies ātrāk virzīties uz priekšu ar citiem. Bet, protams, kā mēs zinām, tas viss tas Palestīnas jautājums un kāds jautājums šobrīd daudz cilvēkus nodarbina. Otrs notikums ir no Ukrainas. Otrdien Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes, kā Ukraiņi to saīsina, kur pārstāvis paziņoja, ka organizācijas vadītāja Kirilo Budanova sieva ir saindēta ar smagiem metāliem un ārstējās slimnīcā. Vairākām citām organizācijas amatpersonām arī esot saindēšanās simptomi. Tiem, kas seko notikumiem Ukrainā, Budanovs droši vien nebūs svešs. Viņš ir cilvēks, kas ik pa brīdim nāk pirmkārt ar dažādām mēmām un citiem, teiksim, tādiem maziem video, tur visu laiku troļļo Krievs publiski, bet kur arī ir bijis diezgan efektīvs, veicot dažādas spēcoperācijas gan Krimā, gan citurreiz fronts līnijas pret Krieviju. Un, katrā ziņā Budanovs ir viens no Krievijas lielajiem tiem bubuļiem, ja teiksim, ja viņi meklē kaut kāds tur ienaidnieku tēls Ukrainā, protams, Zelenskis, bet Budanovs arī ir starp tiem, kuriem viņi visu laiku uzbrūk. Aprīlī Krievijas tiesa izdeva Budanova aresta orderi, un viņš pats atbildēja
es citēju, esmu apmierināts. Tas apliecina, ka labi strādājam, un es solu strādāt vēl labāk. Ļoti labi. Un katrā gadījumā viņš savu organizāciju saredz, un es domāju, viņi iespējams ir bijuši iesaistīti arī dažādos atentātos aiz fronts līnijas. Budanovs jūlijā teica intervijā, ja jūs prasat par tādu Ukrainas Mossad izveidošanu, un kā mēs zinām, Mossad bija organizācija, kas veic dažādas, tas ir palestīnieši un cits novākus, Izraels ienaidnieks. Mums tāda nav nepieciešama, tā jau eksistē, acīm redzot, pats par savu organizāciju, kur. Nedaudz par, tāpēc tas izskaidro arī, kāpēc Krievija tik ļoti gribētu atviepties un tik pie paša Budanova, pret viņu paši ir bijuši, kā saka Ukraiņi, vismaz 10 atentātu mēģinājumi, tā skaitā 2019. gadā, kad uzspricināja viņa mašīnu Kijevā. Viņš jau 2014. gadā piedalījās kaujās pret Krieviem, Doņetskā, Ukrainas austrumos vairākas reizes ir bijis ievainots, un vismaz runā, ka pat būdams, kur vadītājs viņš vēl aizvien ik pa brīdim tur iesaistās kaut kādās spēcoperācijās. Un viņš 2022. gadā arī noorganizēja lielu karagūznieku apmaiņu, kur rezultātā Ukrainā atgriezās 215 karavīri, tā skaitā 100 no Azovas bataljona. Viņa sieva ir psiholoģe, un, kas interesanti, Kievas mēra Kličko palīdze. Vienkārši kāpēc es tam gadījumam pievēršu uzmanību, ir tas, ka pirmkārt pats Budanovs ir ļoti redzams, un tas norāda to, ka ne tikai Ukraiņi var spēlēt tur aiz fronts līnijas ar saviem aģentiem, un tas, man liekas, varbūt ir tas būtiskākais, ka par spīti tam, ka notiek pilnmēroga karš un ka Ukraiņi ir lielā mērā mobilizējušies. Šī saindēšana liecina, ka Krievijai vēl aizvien Ukrainā ir aģenti un spējas to koordinēt un pat piekļūt tik nozīmīgiem cilvēkiem. Un tā ir, tā nav laba vēsts. Nē, zini, Budanovs ir džeks, kuru es negribētu savā ienaidnieku sarakstā. Zini, tas ir tas, viņš ir tas, atceries, bija tāda filma ar Liam Neeson, tā filma Taken, kur viņš saka tiem tur nolaupītājiem, viņš viņam saka, I will find you and I will kill you. Un es domāju, ka tas, kurš jebkādā veidā tagad kaut kā apdraud vai čakarē Budanovu, es domāju, ka viņu piemeklēs ļoti nelabs liktenis. Tur mēs vispār, man pat ir krēkls, kas man ļoti patīk, ko man uzdāvināja mūsu kolēģi no Ukrainas, kur vadīts dejo Gulbi ezeru visās Krievijas televīzijas, kanālās. Ukrainiski rakstīts, drīz būs redzams visās galvenās Krievijas televīzijas. Visos galvenās Krievijas televīzijas kanālos, tā ka viņam mērķis ir skaidrs un, lai viņam veicās. Trešais notikums, ko es izvēlējos daļai, tāpēc, ka tam ir arī kaut kādas, tiešas vai netiešas sakars ar notikumiem tepat Latvijā. Vakar, ceturtdien, Krievijas augstākā tiesa pasludināja par ekstrēmistisku, es tagad citēju, starptautisko LGBT publisko kustību. Teiksim tā, ka no vienas puses tas nav nekas tā pēc būtības jauns vai pārsteidzošs. Ja mēs atceramies jau pirms 10 gadiem, 2013. gadā, Krievija pieņēma likumu pret pēdiņās homoseksuālu propagandu, kas tēmētu uz bērniem. Šī, acīm redzot, homofobiskā likumdošana izraisīja plašas protestus rietumos, tur tas pēc tam bija atbalsts arī Soči olimpiskajās spēlēs, kur šajā sakarā Obama neatbrauc uz tām spēlēm arī daļai šī likuma dēļ. Krievijā aizvien vairāk ir izmantojis homofobiju kā argumentu
savai rīcībai. Tagad viņi mēģina pamatot, teiksim, savu uzbrukumu Ukrainai, pilnmērogu uzbrukumu Ukrainai, to, ka viņi tagad pretojas šeit ļaundabīgai pēdiņās ietekmei rotiem. Jā, nu ne tikai. Viņi te pagājuši gadu paplašināja to likumu, 13. gadu likumu paplašināja, lai tas attiekts uz visiem, nedrīkst homoseksuālismu propagandēt, kā viņi saka, ne jebkuram. Un tas ir, lai atkal pasargātu Krieviju no liberālām rietumu vērtībām, un kurām šie sapūjušie rietumi grib Krieviju indoktrinēt, tas atvainojums. bet nu jā, nu, tas, tā ka no vienas puses varbūt tas ir vienkārši viņi pakāpeniski iet aizvien tālāk pa šo ceļu. Protams, tas jēdziens starptautisko LGBT publisko kustību, ja, ko tas vispār nozīmē, tas katrīz ir tās geju sazvērstības slavenās, tu ko? Šādu apzīmējumu. Nu, tas ir droši vien jebkas, tur izēja, tas ir to bērns bērndārzā, uzzīmē varavīgs, un pēkšņi panāc, jā, teiksim, var nonākt bērnu namā un atņemt vecāku tiesības un visu kaut ko. Bet, jā, kāpēc es to sevišķi izceļu? Tāpēc, ka tieši tajā pašā dienā, ceturtdien vakar, Latvijas Saeima pieņēma, ratificēja Stambulas konvenciju, un lai gan īstenībā tam ar to nav nekāda sakara, mēs tajās debatēs, kur uzstājās Stambulas konvencijas oponenti, viņi izmantoja daudz no tiem pašiem argumentiem, ko dzirdam Krievijā sakarā ar šiem homofobiskiem likumiem, un var just, ka, teiksim, tie argumenti tā kā uz viena viļņa. Es tagad varētu pacitēt. Tu jau minēji Aivars, tieši no viņa tās garās tvītu virtenes izcelšu pāris, kas, man liekas, tieši atbilstoši. Aleksandrs Kiršteins no Nacionālās apvienības teica, patiesībā mēs runājam par sabiedrības pārprogrammēšanu, kas būtu pilnīgi noteikti kaut kāda Krievijas propagandista argumentu arsenāla. Viktorija Pleškāna no Stabilitātei, kuras partijas biedri tā īsti nevar saprast, vai Krima ir daļa no Ukrainas vai nē, un kas ir atbildīgs par karadarbību, kas tagad notiek Ukrainā. Viņa arī saka, ka ar šo ratifikāciju Latvijas savus lēmumus nododat svešām organizācijām. Atkal šitā pēdējās kaitīgā ārvalstu ietekme. Un kāpēc es to uzsveru? Tas, ka, teiksim, ka šīs divas lietas notika vienā un tajā pašā dienā, ir sevišķi izceļ to, ka šāda veida retorika, ko mēs dzirdam no tāda Kiršteina, no tādas Stabilitātes Pleškānas, tā rada tiem cilvēkiem, kas tajā ieklausās. Es domāju, ka tā var radīt tādu sajūtu, ka, redz, kā šie cilvēki Latvijā un Putina pārstāv Krievijā runā līdzīgos veidos, tad varbūt arī tam Putinam ir zinām taisnība. Ja? Un tādā veidā viņi, šie deputāti, kas uzbruk Stambulas konvencijai, viņi tieši vai netieši atvieglo Krievijas propagandas darbu Latvijā, jo viņi rada priekšstatu, ka tajā Kremlī jau arī tur tās lietas, ko viņi runā, tas arī saskana to, ko mēs sakam. Un tas, man liekas, tā ir viena no, nemaz nerunājot par to būtību Stambulas konvencijas ratifikāciju, bet šie retoriskie paņēmieni grauj mūsu informatīvās telpas drošību, jo viņi paver iespēju cilvēkiem, rada lielāku iespēju, ka cilvēki ar zināmām simpātijām var uzklausīt arī Krievijas vēstījumu. Labi teikts. Raujamies ārā no Krievijas ietekmes sfēras, un es domāju, ka šis ir kārtējais būtiskais solis. Jā. Tieši tā, jā, bet par to, kad apstiprināja to konvenciju, tas ir labi, protams, tur nav šaubu. Bet labi, to mēs, tas ir jātājums citam raidījumam. Tā, es esmu beidzis. Labi, es centīšos izmantot atlikušās 3 minūtes, lai ātri pateikt savus notikumus. Tātad, pirmais ir, es nezinu, vai eksistē kāda saldāka sajūta dzīvē, kad tev kāds ir visu laiku, nezinu, tur mācījis dzīvot, tev visu laiku lasījis kaut kādu morāli.
un tad pēkšņi apstākļi sagriež, kur hačā, tu vari viņam izdarīt pretēji. Tu vari viņam, tā teikt, kā teiktu amerikāņi, give a taste of his own medicine. Respektīvi, runa ir par Vācijas parāda krīzi, kur faktiski mēs esam nonākuši līdz tik komiskam gadījumam, kur Grieķijas politiķi viens pēc otra smīkņā sakot, aicinot Vāciju varbūt atteikties no kādām privilēģijām vai varbūt pārdot kādas tur salas vai kaut kādas piederošās teritorijas, ka aicinot vāciešus savilkt ciešāk jostas. Savilkt jostas, ja? Jā. Bišķiņ taupīgāk dzīvot. Viņi ir pārāk izšķērīgi. Jā. Tieši tā. Par ko iet runa, varu 3 vārdos. Protams, ka Vācijā nav tāda klasiska parādu krīze, tāda kā tā bija, nezinu, Grieķijai 2009. gadā. Faktiski, kas ir noticis, ir tas, ka Vācijā eksistē ļoti īpašs likums, tāda kā saucamā parāda bremze, kurā vai kaut kāda svira, ap kuru balstās visa tāda taupības, fiskālās disciplīnas ideoloģija. Un tā paredz, ka valsts federālā budžeta deficīts var būt tikai 0,35% no IKP, kas ir ļoti maz. Un ka no tā var atteikties, to var pārkāpt tikai, ja ir kaut kāda mega krīze. Piemēram, pandēmija vai, piemēram, karš. Un tas, ko kanclers Šolts bija, kādu sistēmu viņš bija izstrādājis, ir, ka Vācija izveidoja dažādus īpašos fondus, tā teikt, īpašām vajadzībām, īpašiem gadījumiem, fondi, kuru kopā pārsniedz 869 miljardus eiro. Un šie fondi īstenībā tika paredzēti ļoti cēliem mērķiem. Pirmais – veicināt Vācijas šo zaļo pārēju, pārēju uz atjaunojumiem resursiem un tā tālāk. Vēl viens fonds, piemēram, bija Vācijas lielie militārie tēriņi. Mēs esam jau iepriekšējos raidījumos runājuši, kā Vācija tagad masveidā pārabruņojas, iegulda militārajā ražošanā, pērk lidmašīnas, iznīcinātājus un tā tālāk un tā tālāk. Taču tagad, kas ir noticis, ir, ka Vācijas konstitucionālā tiesa pieņēma absolūti šokējošu lēmumu, sakot, ka Šolca kungs, īstenībā šie visi īpašie fondi, tie tomēr nav savienojami ar šo īpašo parāda tādu bremzi. Un tas faktiski nostāda Vācijas koalīciju vienkārši ārprātīgā situācijā, kur viņi jau ir sasolījuši visiem viskaut ko, kaluši nereālus plānus uz 800, iedomājies, tu esi jau pasūtījis kaut ko, nezinu, interneta veikalā uz 869 miljardiem eiro, un tad tu saproti, ka īstenībā tu nevari par to samaksāt, bet viss jau ir pasūtīts, viss jau ir gan vēlētājiem, gan starptautiskiem partneriem jau prezentēts un tā tālāk. Nu, tāpēc Vācija ir pamatīgās sprukās. Skaidrs, ka risinājums ir turpat acu priekšā. Risinājums būtu mainīt šo likumu, noņemt šo parāda bremzi un vienkārši vaļīgāk, tā teikt, tērēties, taču tas priekš Vācijas būtu big deal. Tas nozīmētu atteikšanos no tāda viena no viņu galveniem tādiem ortodoksālajiem vispār pīlāriem, kā vajadzētu pareizi dzīvot. Jā, dažkārt pārāk sasaistīt sev rokas nav prātīgi, un es domāju, ka bet es domāju, ka šis ir, mēs, protams, varam tā, redz, kā jūs te darījāt, un tagad pašiem ir nepieciešams uztaisīt nedaudz lielāku parādu, ko īstenībā varētu, ja godīgi skatās, viņiem vajadzēja jau iepriekšējos gadus taisīt lielāku parādu, kad procentu likums bija ārkārtīgi mazs, un viņi būtu varējuši savu infrastruktūru ļoti būtiski uzlabot. Cilvēki, kas ir bijuši Vācijā pēdējā laikā, varbūt būs pamanījuši un varbūt uz savas ādas būs izjutuši, cik slikti strādā viņu dzelzceļi, un ka tur visu laiku izkrīt reisi un ja viņi drausmīgi kavējās.
Un tas tā ir kļūst par lielu problēmu Vācijas iekšienē. Viņš šīs problēmas savu risinājuši, būtu mierīgi to varējuši izdarīt, ja aizņemoties uz samām procentu likmēm. Bet es domāju, ka, teiksim, tam ir arī politisks aspekts, ko mēs nedrīkstam ignorēt, un tas varētu arī mums atspēlēties, jo noteikti, ja notiks kustība uz šī parādu bremzes atcelšanu, tas būs ūdens uz AfD dzirnavām. Teiksim, tie labie populisti varēs sākt runāt, ka redz, kā te tagad taisās pārkāpt mūsu tos svētos principus un izraisīs nāvējošu inflāciju vai kaut kā tam līdzīgi, kā tur, man liekas, tur ir arī politisks risks tādos soļos. Es ceru, ka viņi, protams, varēs atrast kaut kādu. Nē, tā ir. Mūsu interesēs ir, lai vācieši izķepurojas, jo tagad jau iekš tās koalīcijas sākās tāds finger pointing. Zaļie vaino Šolcu, Šolts vaino to SPD, kur ir tie taupīgie džeki. Tā kā tur jau sākās politiskais karusels. Un Vācija tagad ir kļūt, teiksim, vēl jau vairāk tāpēc, ka Amerikai ir grūti vienoties par palīdzību Ukrainai. Vācijas finansiālais un militārais tā palīdzība ir vēl jo svarīgāka, un viņi ir tiešām pēdējā pusgadā drusku vairāk ļoti daudz devuši tā, ka Ukrainai tā, ka mums ir ļoti svarīgi, lai to turpināt arī. Jā. Mans otrais notikums ir strīds par, tici vai nē, marmoru. Viens no tādiem īstenībā indīgākajiem strīdiem par kultūras mantojumu. Un runa ir par tā saucamo Elģina marmoru, jeb kā grieķi dotu priekšroku to saukt par Partenona marmoru. Un šis strīds ir tiešām no jauna kaut kā uzvirmojis starp valstīm, kas ir nomināli sabiedrotie iekš NATO, kādreiz arī iekš Eiropas Savienības, starp Lielbritāniju un Grieķiju. Taču šis ir strīds, kurš ik pa laikam uzpeld no jauna. 3 vārdos, kas par lietu. Faktiski, laikā, kad vēl Grieķija atradās zem Osmaņu impērijas, tā teikt, Britu tā laika vēstnieks Lords Elģins dabūja atļauju noņemt dažas no Partenona marmora skulptūrām. Jo tur, cik es saprotu, tas Partenons iepriekš bija cietis no dažāda veida spridzināšanas, no dažāda veida tur sabotāžām, un viņš it kā dabūja atļauju noņemt dažas no tām galvenajām statujām, un viņš viņas aizveda uz Lielbritāniju, kur tās joprojām atrodas Britu muzejā, British Museum, kas ir, es pats esmu bijis vairākas reizes. Principā tur ir salaupīti dārgumi, vai, labi, salaupīti ir pielādēts formulējums, atvesti, izrādīti dārgumi no visdažādākajiem pasaules nostūriem, kas agrāk bija daļa no Britu impērijas, un ne tikai. Un ne tikai Grieķija nekad nebija daļa no Britu impērijas. Nu jā. Un Grieķi faktiski saka, ka šīs statujas tika noņemtas un aizvestas pretlikumīgi, un ka vispār, tā teikt, tām to pienācīgā vieta, protams, būtu pie Partenona, kur tās varētu tikt izrādītas visai pasaulē tādā pilnīgākā komplektācijā. Britu muzejs saka, ka, labi, mēs it kā varētu jums viņas aizdot, tā kā aizlienēt, bet ar norunu, ka mēs tās kaut kad varēsim dabūt atpakaļ. Un, lai šāda noruna tiktu panākta, tad Grieķiem būtu jāatzīst Britu īpašumtiesības uz šīm skulptūrām. Tātad mēs jums varam aizdot, bet jūs atzīstiet, ka tās ir mūsējās. Un Grieķi saka, ka tas ir pilnīgs no-go, nekādā gadījumā tas nedara. Un tagad faktiski šī jautājuma dēļ nojuka paredzēta tikšanās starp Britu premjeru Sunaku un Grieķu premjeru Mitsotaki laikā, kad īstenībā ir daudz svarīgu jautājumu politiskajā dienas kārtībā, tur par migrāciju, par
par cīņu pret terorismu un tā tālāk. Bet bija viens smieklīgs gadījums, kas no šī izrietēja. Tātad Sunaks uzmeta šo tikšanos, bet ar Grieķu premjeru satikās Britu opozīcijas līderis Starmers, kurš ļoti iespējams būs nākamais premjers. Un viņš gan teica, ka mums ir tur tik laba sadarbība. Un tad Britu parlamenta debatē viņš izteica smieklīgu rindiņu. Man liekas, ka viņi nav tik smieklīgi, ja viņi iztulko, bet viņš teica, the prime minister has lost his marbles. Man tas likās diezgan smieklīgi. Nu, tāds Britu. Nu jā, tāda vārdspēle, jo angliski, nu jā, tas, marble angliski ir ne tikai marmors, bet tās ir arī šis tās stikla lodītes, jā, un, teiksim, un angliski, ja pazaudē šitās te bumbiņas nozīmē, ka tas vienkārši tu esi kuku. Tā, ka vienkārši zaudēs spriest spēju. Jā, nu, labi, šis ir ļoti, tās domstarpības ir ilgadējas, Grieķi jau ļoti sen grib atgūt šos mākslas priekšmetus, un viņas var saprast, tajā pašā laikā es te nedaudz tomēr aizstāvēšu, bet vienkārši tā kaut kādā mērā jāieliek, tas ielikšu visu kontekstā. Nav nemaz neiespējami, ka ja Elģens nebūtu paņēmis visu to vietu, šitās frīzes, tās statujas un aizvedis kā vienu veselumu uz Lielbritāniju, ka vispār viņu vairs nebūtu. Ja, ka tur būtu viens turists un otrs paņēmis pa pirkstam, pa galvai, pa kājai un tā aizvedis katrs uz savu valsti. Un vispār tādas iespējas nebūtu viņas redzēt tādā kopībā. Un tā šo muzeja izveidošana, kur ir pilnīgi taisnība, teiksim, tas balstījās uz impērijām, kuras savāc visādas mākslas priekšmetus un vērtslietas, un tad sapulcē vienā vietā, lai varētu to lepoties, bet tas arī tas bija nozīmīgs ieguldījums vispār šo priekšmetu vērtību, teiksim, tādai fiksēšanai un arī viņu saglabāšanai. Bet, redzēsim, kā tas viss turpināsies. Tas ir ne jau tikai tā ir, bet ir jāpiemina arī taisnības labad, ka Grieķi nav vienīgie, kam ir pretenzijas pret Britu muzeju, tur Etiopija, Nigērija, Mali, viss kaut kādas valstis grib atpakaļ savus dārgumus. Bet, piemēram, ja es vēl varētu saprast, ka ir pamats bažīties par to, vai nezinu, Mali tiešām parūpēsies, Mali, kur valsts šobrīd brūk, vai viņi var parūpēsies pietiekami par šiem dārgumiem, to es vēl saprotu. Grieķija man šķiet tomēr ir cits. Es pats esmu bijis Partenonā, man šķiet tur ir. Ja viņiem atkal ir parāda krīze un viņi spiest pārdot, tad jā. Labi. Jā. Labi, trešais notikums, es būšu īs, jo īstenībā vēl nav baigi ko stāstīt par to, bet vienkārši ir sākusies COP28 klimata konference, kas saved kopā pasaules 70,000 dalībnieku, politiķi, biznesa visādi līderi, lobisti, aktīvisti, protestētāji un tā tālāk. Sākšu ar pašu nelietderīgāko manā stāstījumā. Zini, vispār ir tāda kaitinoša iezīme cilvēkiem izmantot vārdus, kuru nozīmi viņš nezina. Un es sapratu, ka es nekad nezināju, ko nozīmē COP. Vai tu zini? Klimata, kaut kas. Nu re, tu mēs ar tevi te viens par otru labāki kaut ko te stāstam. Nē, izrādās, ka COP nozīmē Conference of the Parties, kas ir tāds kā samits, faktiski. Un tas atsaucās uz pirmo ANO vispār tādu konvenciju par klimata pārmaiņām, ko parakstīja 92. gadā. Un tad, tagad 28, visas šīs 150 valsts plus tagad jau vairāk, tiekās 28. reizi. Samits notiek Dubajā, apvienoties Arābu Emirātos, tā kā varam uzreiz šo ziloni istabā, tā teikt, adresēt. Ironijas brīdinājums. Jā, Emirāti, protams, ir, ja nemaldos, visi stabili top 5 naftas eksportētāji pasaulē.
Un šīs konferences, šī COP28 prezidents būs Sultāns Ahmeds Al-Džabērs, kurš arī vada apvienoto Arābu Emirātu to valsts naftas kompāniju. Un ir jau visādas baumas, ka īstenībā viņš plāno paralēli tur arī visādas biznesa intereses aizstāvēt. Tā kā, tas, protams, uzliek tādu diezgan divdomīgu fonu tam visam. No lielajiem vaļiem nebūs ne Baidens, ne Xi, bet vismaz būs Indijas premjeras Modi. Indija, protams, ir absolūti atslēgas valsts visu šo jautājumu risināšanā. Makrons, Sunaks, ANO ģenerālsekretārs Guterres, von der Leyen, arī no Latvijas brauc delegācija, prezidents brauc, 3 ministri. Un jā, ekspektācijas ir, diemžēl, zemas un ir grūti neļauties kaut kādam cinismam, taču, skaidrs, ka šāda konference ir ļoti nepieciešama, jo 2023. gads jau būs karstākais gads, kāds vispār ir vēsturē dokumentēts, un ir diezgan skaidrs, ka, lai arī ir panākts kaut kāds progress šo emisiju samazināšanā, valstis neizpildīs tos mērķus, kas tika uzstādīti 2015. gada Parīzes klimata vienošanās. Un es atzīmēju pāris tādus, man liekas, svarīgākos momentus. Pirmais no tiem ir, cik es saprotu, ir viena no galvenajiem jautājumiem, kas skar šo konferenci, ir, protams, cīņa par valodu, par formulējumiem, un viens no galvenajiem ir tas, vai gala teksts paredzēs to, ka valstis ir vienojušās panākt phase out, vai arī phase down šiem fosīliem visiem resursiem. Izklausās, vai ne, ka tas ir kaut kāda vienkārši semantiska atšķirība, bet tas ir būtiski par to, vai mēs pilnībā atsakamies, vai arī mēs kaut kā samazinam šo resursu izmantošanu. Jā, un vēl viens svarīgais jautājums ir tas, ka vai tomēr tiks kaut kā būtiski papildināts šis fonds, kas ir domāts, lai kompensētu attīstības valstīm klimata pārmaiņu radītos zaudējumus. Šis fonds ir jau izveidots, taču turīgās valstis pagaidām nav solījušas nekādus līdzekļus. Nav bijuši nekādi konkrēti pledži, ka mēs dodam tik un tik miljonus. Tas ir jautājums, ka tā ir viena no galvenajām pretenzijām no attīstības valstīm, ka viņām netiek sniegta pietiekama palīdzība. Labi, lai virzītos uz priekšu, es neko tā pēc būtības nepiebildīšu. Es tikai gribu pateikt, ka žurnāls ir uzsācis sadarbību ar Eiropas sabiedrisko raidorganizāciju ARTE, un mums katru nedēļu ir tāds īsts videoklips mūsu mājaslapā, ko var noskatīties. Un tieši šonedēļ ir par to pašu COP28 un par Eiropas lomu šajā konferencē. Tā ka es aicinātu visus tur aiziet uz mūsu mājaslapu un noskatīties šo tie ARTE sižeti ir ļoti kvalitīvi, un tur var daudz iemācīties. Jā, pastāsti mums par Kissingeru. Jā, varbūt tādu kodolīgo. Jā, es centīšos 100 gadus saspiest ļoti īsā tur raidieraksta laikā. Kā jau Tomas tu minēji, Kissingers ir noteikti slavenākais, ietekmīgākais diplomāts kopš Otrā pasaules kara. Jau uzskaitām visas tās lietas, ko viņš panāca, attiecību normalizācijas starp ASV un komunistisko Ķīnu. Viņš vadīs sarunas, kur rezultāts bija miera līgums, kas izbeidza ASV iesaistīja Vietnāmas karā. Par to viņš saņēma Nobela miera prēmiju. Bet, kā jau teicu, daudz viņu uzskata arī par kara noziedznieku, jo pirms tā mierlīguma noslēgšanas viņš bija starp tiem, kurš organizēja komunistu partizānu bāžu un piegādes ceļu bumbošanu Kambodžā, Vietnāmas kaimiņu valsts, kur formāli nebija iesaistīta karā. Tajā gāja bojā 50,000 civili šajā bumbošanā, un tur daudz uzskata, ka tas bija kara noziegums no viņa puses. Arī
ja runā par viņu grēkiem, Amerika, lai varētu piekļūt pie Ķīnas, mēģināja uzturēt ļoti labas attiecības ar Pakistānu, kas bija tā kā starpnieks sākumā. Un līdz ar to Kisingers un Niksons tālaik prezidents deva brīvas rokas Pakistānas armijai karam Austrum Pakistānā, kas tagad ir Bangladeša neatkarīga valsts, kas tolaik bija daļa no vienotas Pakistānas valsts, un šajā karā tika nogalināti 300,000 cilvēku un 10 miljoni tika padzīti uz Indiju, tā ka arī milzīgas ciešanas radās. Kas mūs varbūt visvairāk interesēt, teiksim, un kam ir zinām, varbūt pat rezonants arī šodien, ir, ka viņš bija galvenais autors detente politikai. Tas ir franču vārds, kas nozīmē tā kā tādu, nometnes nojaukšanu, teiksim, tente ir tā kā telts nojaukšana, bet šo terminu izmantoja, lai aprakstītu starptautiskā saspīlējuma atslābumu politiku, ko Kisingers virzīja uz priekšu, ar kur centās samazināt saspīlējumus starp ASV un PSRS. Tās ietvaros noslēdza pirmos kodolieroču ierobežošanas līgumus, bet tam varēja būt arī negatīva ietekme uz Latvijas un Baltijas valstu likteni. Īsumā par Kisingeru pašu viņš ir dzimis, jau viņš 100 gadus nodzīvoja, viegli izreikināt, dzimis 1923. gadā Bavārijā. Viņa dzimtais vārds bija Heinz, bet viņa ģimene emigrēja uz ASV 1938. gadā, jo tēvam, skolotājam kā ebrejam, bija aizliegts strādāt valsts skolās, un Kisingeram 15 radnieki gāja bojā holokaustā. Viņš Otrā pasaules kara laikā dienēja ASV armijā un saņēma bronzas zvaigzni, kas ir ļoti augsts apbalvojums ASV militārajos spēkos, jo viņš bija palīdzējis tur pēc tam, kad ASV ienāca Vācijā, viņš bija palīdzējis atklāt kādu Gestapo pagrīdes šūnu. Un 47. gadā pēc kara viņš tika uzņemts Harvardā, kur dabūja bakalaura ar summa cum laude ar augstāko uzslavu 50. gadā, turpināja tur kā aspirants, un 57. gadā uzrakstīja grāmatu par kodola politiku, kas saucās kodolieroču un ārpolitiku, kas viņu padarīja ļoti pazīstam Amerikā, un nozīmē, ka viņš tika iesaistīts arī, kā padomdevējs daudz politiku viņi vēlējās redzēt viņu kā padomdevēju. 69. gadā viņš kļuva par tikko kā ievēlētā prezidenta Niksona nacionālo drošības padomnieku, nacionālās drošības padomas vadītāju, un 73. gadā arī par valsts sekretāru. Un tas ir ļoti rēts gadījums, ka kāds apvieno ap šos amatus, un tas norāda uz viņu milzīgo ietekmi Niksonu, un pēc tam arī pēc Niksona atkāpšanās Forda administrācijā. Es varbūt neiedziļināšos tajā visā Vietnamas stāstā, lai gan tur būtu daudz par ko runāt, bet no mūsdienām skatoties, tas, ka viņa vadībā tika atjaunots attiecības starp PSRS un starp ASV un Ķīnu, un tieši ar tādu domu, kad Amerika izmanto Ķīnu kā pretsvaru PSRS, es domāju, šim vēsturiskajam pavērsienam vēl aizvien ir atbalsts mūsdienās. Pirmkārt tāpēc, ka, protams, tas pavēra ceļu Ķīnas uzņemšanai starptautiskā sabiedrībā. Pēc tam Ķīna pārņēma Taivānas vietu ANO drošības padomē. Ķīna aizvien vairāk sāk integrēties pasaules ekonomikā. Absolūti neticams fakts, jo tas šķiet kā kaut kāda vēstures grāmata, bet viņš ir principā vienīgais ASV līderis, kuram bijusi ir personīgas attiecības ar visiem Ķīnas līderiem no Mao līdz Xi Jinpingam. Tas šķiet neticami. Jā, tas ir, viņš ar viņiem visiem ir ticies, ar visiem runājis. Viņš tikko pavisam nesen bija Pekinā, kur Xi viņu uzņēma ar milzīgu pompu, ja teiksim, kā tādu viedo diplomātu, kas saprot, kā organizēt pasaules lietas. Un tas sāks ar šiem slepeniem kontaktiem ar Pakistānu, tad viņš pats devās slepenā braucienā 71. gadā uz Pekinu, un rezultātā 72. gadā Niksons
aizbrauc uz Pekinu. Un šis ir tāds, pilnīgi, tāds gadījums, kam bija tik milzīga rezonance, ka par to pat viens pazīstams ASV komponists Džons Ādams uzrakstīja operu, saucās Nixon in China, kas ir uzvests Metropolitan operā, un ir viens no, teiksim, laikmetīgās klasiskās mūzikas tādiem šedevriem, tas tiek uzskatīts, jo Niksons bija Amerikas politikas kontekstā viens no kaismīgākiem antikomunistiem, viņš bija milzīgs Taivānas atbalstītājs, teiksim, viņš visu laiku tur teica, ka viņš cīnās par komunistu ietekmi, un tas, ka viņš aizbrauc uz Pekinu, bija pirmkārt šoks, un otrkārt ir radījis tādu jēdzienu, ka Nixon goes to China, Niksons dodas uz Ķīnu, tas ir tāds jēdziens, kas norāda to, ka, lai panāktu kaut kādu šķietam neatrisinājumu konfliktu atrisinājumu, tas vienīgais, kas to var izdarīt, ir tas, kurš sākumā likās kā tas, kas pilnīgi nevarētu pieņemt tādu risinājumu. Viņš ir vienīgais, kuram ir leģitimitāte un, teiksim, tāds ka varētu uzticēties, ka, ja viņš tam piekrīt, tad to var izdarīt. Tas 72. gada Niksona brauciens uz Pekinu ir, vēl aizvien ir tāda nozīmīga rezonance pasaules vēsturē un arī kaut kādā tādā strateģiskā domāšanā. Es būtu daudz cilvēks, kas tik daudz ir izdarījis, tik ilgi nodzīvojis, būtu daudz par viņu ko teikt, bet es pievērsīšos vienam konkrētam aspektam. Šī detente vai saspīlējuma samazināšanas politikas ietvaros Amerika Kissingeru ietekmē arī piekrita sākt sarunas par tā saucamo Helsinku vienošanos, kas bija, tam arī ir gara priekšvēsture, bet, teiksim, tajā brīdī ir skaidrs, ka, teiksim, ko Brežņevs tālaik PSRS valdnieks gribēja, viņš gribēja, lai notiktu kaut kāda formāla esošo Eiropas robežu atzīšana. Pēc Otrā pasaules kara pretstatām, kā tas bija pēc Pirmā pasaules kara Versaļā, teiksim, pēc Napoleona kariem Vīnē, nenotika kāda miera konferences, kas pateica, labi, šis ir tas izkārtojums, par kur mēs visi vienojamies. Tāda nenotika. Bet Brežņevs gribēja, lai šīs robežas atzīst, tā izskaitā arī Baltijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā. Un, protams, Baltiešu trimdas organizācijas par šo bija ļoti satrauktas, ļoti protestēja pret šo konferenci, bet Kissingers redzēja šo kā savas politisku sastāvdaļu un to dzina uz priekšu. Vienošanās bija gatava parakstīšanai 75. gadā, un tieši pirms Fords, tālaik prezidents, devās uz Helsinkiem, viņš tomēr piekrita tikties ar visu, kā tolaik tās dēvēja apspiesto tautu, visas Austrum Eiropas tautu pārstāvjiem, tā skaitā ar Baltijas pārstāvjiem, Baltijā namā. Tikšanās laikā to apraksta Uldis Grava, kas tolaik bija Pasaules Brīvo Latviešu apvienības vadītājs, viņš tur bija klāt, viņš apraksta, ka viņi ienāca Baltijā, tur tajā sapulču zālē, un viņam pazinām pārsteigumu, viņi redz, ka tur sēž arī Kissingers. Jā, teiksim, viņiem bija domā tikšanās ar Fordu, bet, tur sēž Kissingers. Fords šajā slēgtajā tikšanās reizē esot teicis, jā, mēs braucam, bet, un es tagad nocitēšu, es domāju, tas diezgan svarīgi, ka viņš, kad viņam būs paziņojums, kurā viņš saka, ka Amerikas Savienotās valstis nekad nav atzinušas Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iekļaušanu Padomju Savienībā, un to nedaram arī tagad. Šo mūsu oficiālo neatzīšanas politiku nemaina Eiropas drošības un sadarbības konferences, respektīvi Helsinku konferences rezultāti. Principu deklarācijā par teritoriālo integritāti ir iekļauts pāns, ka neviena okupācija vai teritorijas iegūšana pretrunā ar starptautiskiem likumiem netiks atzīta par likumīgu. Tā vārdu sakot, Amerika teica, ka jā, ok, mēs parakstīsim šo līgumu, bet tas nenozīmē, ka mēs atzīstam Latvijas valstu okupāciju. Labi, pēc tikšanās Fords devās uz lidostu, kur viņš presēji nolasīja paziņojumu, kurā šī rindkopa neparādījās. Un ir Grava raksta, ka gan no cilvēkiem administrācijā, gan arī no vēsturniekiem pēc tam ir skaidrs, ka Kissingers bija pierunājis Fordu izņemt šo rindkopu no tās deklarācijas. Bet Grava saka, ka patiesību sakot bija zinām laime nelaimē, jo tik daudz cilvēku zināja, ka tam tur bija jābūt,
ka baltieši varēja uztaisīt lielu tracu par to, ka visi ziņu virsraksti bija tieši par šo jautājumu. Fords nepiemina Baltijas valsts savā paziņojumā, un savā ziņā Baltais nams bija spiests vēl vairāk uzsvērt atbalstu Baltijas, teiksim, šai nostājai pēc tam, nekā pirms tam. Tā, ka zināmā mērā Kissingera intrigām bija bumeranga efekts, un viņš nesasniedz to, ko gribēja, bet viņa tā, reāla politiskā nostāja šajā gadījumā bija nepārprotami vērsta pret mums, un ja tagad skatās, es arī Twitterī esmu redzējis, kā daži cilvēki, kas ir viņi tikās 80. gadu beigās, teica, ko jūs baltieši tur ņematies, jūs nekad nebūsiet neatkarīgi, kā tur nereāli sāk. Kissingera, viņš pasauli redzēja caur tādu lielo šaha galdiņu, kurā ir lielvaras, ir dāmas un ir torņi, un ir laidņi, un tad visi pārējie, tie ir tādi traucēkļi, jā. Tie ir vairāk kaut kādi sabotieri, kaut kādas skabargas, Un, diemžēl, šādā pasaules uztverē valstīm kā Latvija, piemēram, nav paredzēta nekāda īpaši glaimojoša vieta. Viņš pat esot teicis, un tas ir citāts, ka viens cits būtisks jautājums attiecībās ar PSRS 70. gados bija par ebreju emigrāciju. Bija liels spiediens Amerikā pieprasīt no Padomju Savienības, lai viņi dod izbraukšanas vīzes ebrejiem lielākā skaitā, ko PSRS negribēja darīt. Un tas arī traucēja šo attiecību normalizāciju, un Kissingers esot teicis, es citēju, ja Padomju Savienībā ebrejus sūtītu uz gāzes kamerām, tā nebūtu Amerikas problēma. Iespējams, ka tā būtu humanitāra problēma, kas, protams, ir sevišķi šokējoši, ņemot vērā, ka viņa paša ģimenes vēsturi un pieredzi. Bet, noslēdzot varētu teikt, ka viņš esot, kā lasīju vienā nekrologā garā par viņu, viņš esot bieži citējis Vācijas slavenā dzejnieka Gētes teikto, ka, ja viņam būtu jāizvēlas starp kārtību un taisnīgumu, viņš izvēlētos kārtību. Tā acīm redzot bija viņa uzsver. Bet viņa lēmumu ietekme vēl aizvien ir manām šobrīd pasaulē, bet arī viņa doma ietekme, man liekas, ir vēl ļoti redzama, un tā ietekmē nozīmīgi, ka daļu Amerikas ārpolitikas elites šī reāla politiskā doma, ka mums ir mēs skatāmies uz pasauli tikai caur varas attiecībām. Tas ir pamatā visiem tiem, kas saka, ka Ukrainā ir jāpiekrīt teritoriju zaudēšanai. Ka Krievija ir impērija un ka viņiem ir savas lielvaru intereses. Ka viņiem ir savas tiesības, un ja mēs skatāmies uz dažiem cilvēkiem, kas ir Trumpa tajā padomnieku lokā, viņi grib to Kissingera braucienu uz Pekinu apgriezt otrādi. Viņi tagad grib vienoties ar Putinu, lai būtu pretsvars Ķīnai. Un tā diezgan apzināti, un nemaz neslēpta politika dažos republikāņu ārpolitikas domātāju tajās izteicienos tā, ka, un šis ir nepārprotami Kissingerisma turpinājums. Jā. Labi, ar to arī es noslēgšu par šo ļoti ietekmīgo, bet katrā ziņā ir jābūt augstasinīgam, lai pateiktu kaut ko tādu, vai ne? Jā. Labi, noslēgumā īsi, kas nevarētu notikt Latvijā, un mans gadījums ir tiešām muļķīgs. Man žēl, ka klausītājiem šo ir jāklausās, bet faktiski... Neatslēdzieties, nenoklausieties līdz galam, jo man ir labs. Don't you dare. Nē. Faktiski Ziemeļkorejā notika vēlēšanas, pašvaldību, pilsētu un kaut kādu provenču asamblējās notika vēlēšanas. Un kāds bija rezultāts? Zini, tu būsi šokā. Es nevaru. Jā, tie, kas smīkņā... Ko teica bookmakeri? Skaties, ir tie rietumu, tie kaut kādi alkatīgie rietumu imperialisti, kuri smīkņās par Ziemeļkorejas demokrātiskās tautas republikas demokrātijas tradīcijām. Ir visādi tur rietumieki, kas teiks, ka tas, ka Kima Čenuna partija Tēvzemes fronte ieguva 99% no valstīm, viņi teiks, ka tas nozīmē, ka viss tur ir jau sarunāts un tā.
bet patiesību sakot, viņa partijai šie bija vissliktākie rezultāti kopš vispār sākās vēlēšanas 57. gadā. Jo tas, ka partija dabū zem 100%, tas īstenībā ir reti. Un šoreiz vēlēšanās, kas skāra pilsētu un provinču asamblejas, vispār Tavzaves fronte ieguva tikai 99,87%, kas principā jau nozīmē, ka vispār krīze vajag partijā kaut kādu jaunu stratēģiju, kaut kādu elektorātu ir jāstrādā. Jā, kaut ko komunikāciju viņi. Jā. Es arī pareizi. Es gan negribētu būt tajā 0,13%. Jā, vēl lieki teikt, Ziemeļkorejā dalība vēlēšanās ir obligāta. Tā kā... Jā. Nu, labi. Man savukārt tajā pašā dienā, kad uzzinājām par Kissingeru aiziešanu, mēs arī uzzinājām par vienu citu, un manā dzīvē par ļoti nozīmīgu cilvēku aiziešanu, un tas ir Shanes McGowans, grupas The Pogues dziedātājs un dziesmu autors. Bet kāpēc es to pieminu šajā kontekstā? Tāpēc, ka daudz klausītāji noteikti būs dzirdējuši viņa dziesmu Fairy Tale of New York, kas ir viens no tagad no Ziemassvētku laika klasiķiem. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka man liekas, ka būtu grūti iedomāties, ka Latvijā būtu ļoti populāra Ziemassvētku dziesma, kura tiktu cenzēta. Tāpēc, un es tagad nolasīšu angliski, un tad atos to vietu, kas ir You're a bum, you're a punk, you're an old slut on junk, lying there almost dead on a drip in that bed, you scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot, happy Christmas your ass, I pray God it's your last. Paul, ar tādu muti maizi ēst. Nu, vispār. Vārds sakot, bet kā radio klausītāji, šī ir ļoti populāra Ziemassvētku. Un, vārds sakot, tas ir kaut kas, es domāju, Latvijā nevarētu notikt, ka būs gaišajos Baltijos svētkos tik atzīmēti ar šādiem vārdiem. BBC šo dziesmu savulaik cenzēja, bet, The Pogues, man liekas, ir fantastiska grupa savā folk-punk jomā. Es domāju, ka viņi ir ietekmējuši ļoti daudz cits, kas tagad līdzīgā stilā cenšas uzstāties, un daudz viņas ir mēģinājuši atdarināt, bet viņi vēl aizvien nav pārspēti. Katrā ziņā tas mans. Nē, tas ir tiešām lieliski. Es domāju, ka šī ir izcila nots, uz kuras beigt. Paldies tev par kompāniju, Paul. Paldies tavās. Jā. Žurnālu var ne tikai nopirkt veikalā vai kioskā, bet arī saņemt mājās vai lasīt vietālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Paldies slimajai Beātei Zonenbergai-Zambergai par labskanību. Raidījums tapis pateicoties Mediju atbalsta fonda ieguldījumam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies visiem, kas klausījās. Tiekamies nākamnedēļ.